Projektu nakts notiek jau 7. gadu. Šogad Bauskā Eiropas Savienības programmu projektus iepazīt un attīstīt ir atbraukuši vairāk nekā 100 jaunieši no dažādām Latvijas vietām – Valmieras, Rēzeknes, Jelgavas, Siguldas un citām. Projektu nakts pasākumam pieteicos, jo es gribēju iegūt jaunas zināšanas tieši par šiem Erasmus Plus projektiem, kā arī par solidaritātes projektiem. Es nolēmu pieteikties šodien, lai uzzinātu arī vairāk par jauniešu perspektīvām un iniciatīvām, kā arī parunāt ar cilvēkiem ar jau iepriekšēju pieredzi un uzzināt jaunas lietas. Es nedomāju, ka būs tik daudz aktivitāšu, atraktīvu jauniešu un vienkārši tik labi pavadīts laiks. Es domāju, ka vienkārši strādāsim, bet paralēli arī šai visai strādāšanai esmu kārtīgi atpūtusies. Mūsu ideja ir veidot projektu par medīpratību Baltijas valstīs, lai Baltijas valstīs šī medīpratība būtu attīstīta un jauniešiem būtu labākas zināšanas medīpratībā. To, ko es tagad sapratu projektu naktī, to, ka tie projekti, ko mēs varbūt izstrādājam, to, ka varbūt tas nemaz nav tik nereāli, to tik tiešām var izdarīt. Protams, pieteikums ir jāizpild, un tas ir tāds garš process, bet tas viss ir iespējams. Un pateicoties tieši šādiem pasākumiem, mēs arī varam saprast, kā tad labāk to realizēt un kas tad ir tas kvalitatīvo projekta noslēpums. Mums bija vakar aktivitātes, kur mums tieši parādīja, ka komandās ļoti būtiski, ka visi iesaistās un visi sadarbojas. Jo, kad tik viens nevar parunāt, viens neredz, otrs nevar neko darīt, tad uzreiz nav tās komandas un visi izjūg un galu galā sanāk nekas. Vislielākais ieguvums no šī projekta, man liekas, ir cilvēki. Cilvēki tieši tāpēc, ka tu vari komunicēt, tu vari uzzināt kaut ko jaunu, tu vari uzzināt par viņas pieredzēm. Tas networking, viņš ļoti daudz ko dod. Viena atziņa, kuru es tieši gribu paņemt, tas ir, ka, ja tev ir ideja, to var iztenot. To reāli var iztenot. Man ļoti patika radošās darbnīcas, jo pēdējā aktivitāte bija, mēs sadalījāmies dažādās komandās, kas nozīmē, ka es nebiju ar saviem cilvēkiem, ko es atnācu. Bija jauna sadarbība, man patika cilvēka atklātība, cik cilvēki brīvi var runāt un ka tu tiešām vari uzzināt daudz ko jaunu. Es ieteiktu jauniešiem braukt uz projektu nakti. Tā ir iespēja, kas tev ir dota bez mazais paplātes priekšā. Darboties ar pieredzējušiem cilvēkiem, mentoriem, kas tevi vienkārši pavada uz to pareizo ceļu, kā pareizi uzrakstīt kvalitatīvu projektu. Es noteikti ieteiktu apmeklēt projektu naktī gan cilvēkiem ar pieredzēm, gan cilvēkiem bez pieredzes. Jo te ir brīnišķīga iespēja vienkārši gan iepazīt vairākus projektus, kādi viņi ir, kas tur ir iekļauts, zināt, no kurienes sakt. Dažreiz nav saprotams, kur tieši vai man jāraksta kaut ko, vai man kaut kur pieteikties. Projektu nakts ir tieši tā vieta, kur ir iespējams viss. Dzirdot jauniešu idejas un redzot viņu deksmi, neatlaidību un ieinteresētību, esmu droša, ka jau tuvākajā projektu konkursā mēs saņemsim projektu pieteikumus un jaunieši būs soli tuvāk ideju īstenošanai.